Mans stāstāmā temats ir pēcpusdienas saruna, e-pasta drošība. Kāpēc tieši pēcpusdienas saruna? Tāpēc, ka mans stāstījums nebūs tāds ļoti tehnisks, viņš drīzāk ir tāds, kā, var sakot, runāsim par to, ko mēs jau visi zinām. Iedomāsimies, ka mēs esam kādā pauzītē, taisam kafiju virtuvē, un tagad parunāsim par e-pasta drošību bez mazvēja. Lūk, kāpēc par to ir jādomā? Tas ir retorisks jautājums, uz viņu nevajag atbildēt. Ideja tāda, mēģināšu uzburt to fonu, kas mums ir ar e-pastiem. Pirmkārt, e-pasts ir viens no populārākiem uzbrukuma vektoriem. Mums mūždien sūtās, viltus vida vēstules, kaut kādi dīvaini pielikumi, bet, atteikties no e-pasta nevaram. Mēs visi gribam saņemt apliecinājumu, ka bijām konferencē un veidot, cita veida komunikāciju. Tā kā e-pasts mums ir, bet mēs negribam saņemt to slikto e-pastu. Lūk, informācija e-pastā. E-pastā tiek sūtītas paroles, e-pastā tiek sūtīti kaut kādi certifikāti, lai mēs varētu pieslēgties. Ja kāds piekļūst pie mūsu e-pasta, tas ir slikti, jo tā ir informācijas noplūde un, īstenībā sliktas lietas var notikt vēlāk. Kā arī servisi, kur mēs tos e-pastus izmantojam. Es ceru, ka ar darba e-pastu mēs nereģistrējamies kaut kādos dīvainos servisos un tā. Bet pēc būtības, ja mēs esam kaut kur pieregistrējušies, mēs jebkurā brīdī varam atjaunot paroli. Un ja mums ir pieeja pie jūsu e-pasta, tad mums ir pieeja pie citiem servisiem. Tādos gadījumos, ja jūs nelietojat divfaktoru autentifikāciju. Lūk, ar šo mēs tikām galā, fons ir uzburts, ejam tālāk. Šeit man ir uzrādīta, principā, jebkurš students pirmajā kursā mācās, kas ir SMTP komandas, un tad man šeit paņemts viens domēns, ļoti pazīstams domēns, ko visi atpazīst un principā arī lieto, un viņa vārdā es esmu nosūtījis sev e-pastu. Es norādīju mail from to e-pastu ar domēnu, kam sūtīt, iekšdata, tad norādīju e-pasta datus un atsūtīju. Man tā vēstule atnāca inboxā, ne spamā, nekur, viss kā vajag, ko nozīmē, cik ir svarīgi rūpēties par to, lai jūsu e-pastu nevarētu, piemēram, izzagt un kaut kādā veidā viņu apspēlēt. Pie šīs te bildes mēs ik pa brīdim pievērsīsimies, līdz ar to es skraidīšu no slaidu uz slaidu, bet šī ir, tā teikt, ļoti zīmīgas komandas, mana stāsta tā turpinājumā. Lūk, lai e-pastu aizsargātu un lai nebūtu šāda te gadījuma, kā man te bildē, principā ir 3 abreviatūras, kas samērā bieži tiek izmantotas. SPF, DKIM, DMARC. Principā ar to arī viss sākas, kad mēs runājam par e-pasta drošību. SPF es pat atceros, tad, kad kaut kādas runas bija par e-pasta drošību. Pats pirmais bija jautājums, vai jūs lietojat SPF un tas viss pārējais. Bildes apakšā man ir norādīta komanda, piemēram, kā var dabūt SPF ierakstu no DNS servera, bet pēc būtības tas, ko es biju paņēmis, tas ir kaut kur vairāk nekā 5000 domēnu, valsts pašvaldības un citu klientu domēnus, un, tā teikt, noskinēju uz DNS serveriem, kuriem nav SPF ieraksts. Lūk, un principā sanāca tā, ka 88% lieto, kas ir baigi labi, samērā daudz, 12 nelieto. Tas ir 12, nebija tāda ieraksta veidots. Tie domēni, viņi bija, teiksim tā, aizmirsti, varbūt kāds nepacentās. Ļoti bieži bija manīts novade, kad apvienojās. Dažiem novadiem domēni palika, gluži novārtā, bet piemirsti. Tas, ka viņi ir pieregistrēti un turēti, ļoti labi atceramies labo praksi par DNS turēšanu, bet neizmirstam arī izveidot tiem domēniem tos pašus SPF, DKIM, DMARC pierakstus, lai arī tos domēnus nevarētu izmantot šādā te veidā. Lūk, un tad tajā otrajā grafikā SPF un pašās beigās ir teksts.
kas nosaka, principā, kādā veidā e-pasta relējas aktos, tad, kad atnāks e-pasts. Vai nu viņš izlaidīs, vai nu izlaidīs, bet pabrīdinās, vai arī vienkārši dropos nost. Un 70% tiek izmantots tas, ka uzreiz griež nost, un lai tas e-pasts neiet tālāk. Bet kas tad tas ir SPFs? Mēs jau visi zinām, bet atkārtošana zināšana māte. Lūk, ļoti elementāra diagramma. Sūtītājs sūta caur savu e-pasta serveri ziņu uz citu e-pasta serveris, uz citu e-pasta serveri, un tas e-pasta serveris vienkārši tad pajautā DNS-am, vai ir kāds teksta ieraksts sakarā ar sūtītāja domēna vārdu. DNS atbild, ka jā, ir, viņam jābūt. Viņam ir atļaus vismaz šeit diagrammā sūtīt tikai no, es paņēmu random IP adresi 10, 10, 10. Un DNS serveris atgriež, ka lūk, jā, un sūtīt var no 10, 10, 10. Tad e-pasta serveris vienkārši pārbauda, vai sūtītais tiešām ir 10, 10, 10. Ja ir, viss forši, ejam tālāk. Ja nav, metam e-pasta nost. Tā arī tā visa lielā padarīšana. Nākošais ir dēkums. Principā kaut kas līdzīgs kā SPFs, bet šeit viņš skatās nevis IP adreses, bet dēkums viņš paraksta to sūtīto IP adresi, e-pasta vēstuli un aizsūta uz serveri. 73% izmanto dēkumu, kas ir arī samērā liels skaits, 27 nē. Ja paskatāmies iepriekšējo slaidu, te bija 88, SPFs ir daudz populārāks, jo viņš ir daudz vienkāršāk ieviešams. Dēkuma gadījumā tur kaut kāda vēl certifikāta atslēgas ir vajadzīgas, lai parakstītu un viss pārējais, līdz ar to mazliet sarežģītāk, mazliet mazāk. Un apakšā arī ir komandrinda, ar ko var pārbaudīt. Šajā gadījumā es pārbaudīju pret CERT-LV domēnu, te ir selektors O20, bet selektori var būt vairāki, un tās jau ir nianses. Lūk, un, protams, arī schēma. Ļoti līdzīga kā ar SPF gadījumu, bet šajā gadījumā sūtītājs sūta caur izējošu e-pasta serveri ziņu, e-pasta vēstule viņa tiek parakstīta, aizsūtās uz nākošo e-pasta serveri. Viņš pajautā DNS ierakstu tekstē par dēkumu. DNS serveris atbild, notiek manipulācijas, pārbauda vai paraksts sakrīt, un tad attiecīgi ir rezultāts. Vai akceptējam, vai noraidām. Ja akceptējam, tad forši, ejam tālāk, noraidām, tad noraidām. Principā šie divi mehānismi, viņi arī tie galvenie mehānismi, kas strādā, ko arī dar izmantot, bet ir dažas nianses. Piemēram, tie, kuri izmanto tikai SPF-u, teiksim tā, attiesim atpakaļ uz to SMTP komandrindām, un tad paskatīsimies. Tur, kur ir mail from, man ir iekrāsots. Principā to pārbauda SPFs. Tas, kas ir pie from, SPF nepārbauda, jo tas jau iekšā e-pasta, kā dati, ko apstrādā tālāk e-pasta serveris. E-pasta relējas, kad viņš saņem, tad viņš skatās to mail from un tad veic savas SPF manipulācijas. Ja, piemēram, e-pasts tiek pārsūtīts, tad tur SPFs var nofēlot un parādīt nekorekti rezultātu. Dēkums savukārt pārbauda to, kas ir negluži from pašā iekšdata, bet var izvēlēties vairākus laukus, ko parakstīt. Citreiz par visu e-pasta vēstuli, citreiz var specifiski norādīt, bet var sakot, viņš strādā ar citām e-pasta datiem. Lūk, un tieši tāpēc tā kombinācija SPFs būs dēkums ir samērā labs. Bet kas ir D-marks? Tas ir tāds kā mehānisms, kurš nosaka, ko darīsim sakarā ar SPF un sakarā ar dēkumu. Tas ir tāds kā
galvenies bosniņš, kas skatās, ko tagad darīsim, kad viens vai otrs notikums ir noticis vai nenoticis. Lūk, arī DMRK gadījumā mēs prasām DNS serveriem, un DNS serveris mums atbild ar savu teksta ierakstu un specifiskiem noteikumiem, kas ir jādara DMRK politikas gadījumā. Lūk, un šeit jau drusku tā diagramma būs savādāka. Un te var redzēt, ka sūtītais sūta e-pasta vēstuli, e-pasta serverī, tad notiek SPF un DKIM pārbaudes, un tad ir attiecīgi noteikumi, kas notiks tālāk. Ja SPF vai DKIMs iziet pārbaudi, tad viss forši, mums aiziet e-pasta pie saņēmēja. Kāpēc ne SPF un DKIMs? Tieši iemesla pēc, ko es jau iepriekš stāstīju, ka SPF, piemēram, var nepareizi notrigerēt un nepareizu rezultātu izdot dēļ kaut kādām specifiskām lietām. Ar DKIM arī kaut kas var noiet greizi. Līdz ar to viens vai otrs, ja iziet pārbaudi, tad var uzskatīt, ka e-pasta vēstuli viņi ir akceptējama un droši lasāma. Ja SPF un DKIMs neiziet pārbaudi, tad sākas DMRK politika, un atkarībā, ko jūs tur esat pierakstījuši, tad arī notiek. E-pasta vēstule tiek nomesta nost, tiek sūtītas atskaites, RUF, priekš forenzika, RO, priekš analītiskās daļas. RO tur tiek sūtīts, liels blākis ar XML datiem, kuru samērā grūti ir, ar acīm skatīties. Un tieši tāpēc, viņš pārāk ātri pārgāja. Un tieši tāpēc pie DMRK var redzēt e-pasta adreses priekš RO un priekš RUF. Tas nozīmē, ka mēs varam pārsūtīt kaut kur šos analītisko forenzika datus, lai kāds cits, piemēram, izanalizē un mums dot skaidrāku bildi. Un kā vienu no servisiem, piemēram, es varētu ieteikt, man šeit ir pazudis tas slaids, varbūt vēlāk būs kaut kur novīdījies. Bet jebkurā gadījumā ir tāds dmark.lv, ļoti labs servis, kur sūtot šos analītiskos datus, jūs varat ļoti labā vizuālā formātā redzēt, cik jums ir e-pasta vēstuļu kopumā atnākuši, cik jums ir noraidīti, cik jums ir akceptējumi, kaut kādi šaubīgie. Un šitas viss. DMRK.lv, tas ir servis par brīvu, jebkurš var pie viņa pieregistrēties un arī tad DMRK analītiskos datus arī, analizēt un skatīties. Mēs paši arī šo te izmantojam, var redzēt pēc RUF pieraksta, ka mēs arī šo te servisu izmantojam un esam, apmierināti. Tā kā, jā. Lūk, šo mēs esam te izgājuši. Mēs esam tagad, nodrošinājušies no tā, ka neviens mūsu domēnus nevarēs viltot. Mēs tagad tikai saņemsim no īstiem sūtītājiem e-pasta vēstules. Nākošais ir, ka mums pašiem tās vēstules ir jālasa kaut kādā veidā, un tajā paskastītē kaut kādā veidā ir jāiet, vai mums tās vēstules ir jādabū. Un šeit ir vēl viens aizsardzības mehānisms, ko iepriekš arī biju minējis. Otrais faktors. Principā, e-pasti, tas nav vienīgais, kur jums būtu jāizmanto otrais faktors. Tas būtu pilnīgi jebkas. Pilnīgi. Pieņemiet to kā jauno realitāti. Ja agrāk bija tikai paroles, un mums bija paroļu garums, sarežģītums un tā tālāk, tad tagad pieņemiet tā, ka ir jābūt arī otram faktoram. Vai tas būtu e-pasta serveris, vai tas būtu VPNs, vai tas būtu Facebook, Twitter, jebkas. Visur jums jābūt otrais faktors. Tie, kuri veic žurnāla failu analīzi savus uzņēmumos, ļoti labi otrais faktors nodara priekš analīzes, lai saprastu, vai, piemēram, jūsu e-pasta konts ir uzlausts vai nē. Ļoti labs piemērs.
Jūs skatāties žurnāla failu, un tur redzat, ir pierakstīts pareiza parole, un tagad nepareizs otrais faktors. Kaut kas ir aizdomīgi, kāpēc ar paroli zinām, otrais faktors nav zināms. Varbūt ir nokļūdījies, un tad ieraksti atkārtojas. Un tad der pārbaudīt, varbūt tā parole kaut kur ir noplūdusi vai, tā. Un mums ir zināmi gadījumi, ka reāli otrais faktors ir palīdzējis, lai netiktu tālāk. Principā otrais faktors ļoti biežos gadījumos palīdz no problēmām. Par tām paroļu noplūdēm, ir tā, ka visbiežāk paroles noplūst no kaut kādiem infostīleriem. Viltuslapu gadījumam ļoti bieži tiek sūtītas kaut kādas saites, kur ir kaut kas jāievada. Un, šie divi vektori ir tie, kuri, tās paroles viņas var noplūst. Un tad šīs paroles viņas pārdot vai uzliek publiskajā pieejamībā. Un, piemēram, šajā bildē ir parādīts, ka ir veselas listes ar parolēm, kas ir kaut kur savāktas, kaut kādā veidā apkopotas kopumā, un tad ņemiet un lietojiet. Pēdējā bildē tur vispār 1 gigabaits ar parolēm. Un piemēram, apskatoties iekšā, tad var redzēt, ka tās paroles ir redzamas. Mēs šīs paroles, protams, apstrādājam, informējam visas iestādes, kur tas ir kas redzams, bet tā ir tāda kā cīņa līdz tam brīdim, kamēr reāli netiks izmantots otrais faktors. Tādā gadījumā tās paroles būs negluži mazliet bezjēdzīgas, bet izmantot tik plaši kā tagad nevarēs. Lūk. Un, piemēram, te bija arī tāds gadījums, kur nebija izmantots otrais faktors, un tad vienkārši tika paņemta parole noplūdēm, ielogots iekšā, un tad uztaisīts liels PRs, ka lūk, viss slikti, tika uzlausts un tā tālāk, un tie dati dabūti. Jebkurā gadījumā sargājiet savas paroles un sargājiet ar tīpaši otro faktoru. Un kur man tā bilde par DMRK-LV. Viņam mazliet nobīdījās. Lūk, tā ir tā mājaslapa. Pirmā, ko jūs atvērsiet vaļā, jūs varat pārbaudīt savu domēna vārdu. Tur tā mazākā bilde, kas ir centrā, tāda apmēram izskatās tā statistika, ko jūs varat redzēt par savu domēnu. Tad tā. Uz web pārluka jūs uzlikāt otro faktoru, uzlikāt SPF, dēķimus un visu pārējo, tagad ir forši. Bet jums vajag vienalga kaut kādā veidā tos e-pastus lasīt. Un šeit stājas spēkā nākošo protokoli, ko sauc par POP, IMAP, webs arī, kur var lasīt, bet jebkurā gadījumā šie divi protokoli viņi arī ir ļoti veci, kā veci, ilgi lietoti, un POPs, IMAPs neatbalsta otro faktoru. Nereti var gadīties tā, ka jūs uzlikāt otro faktoru uz web interfeisu kā tādu, bet ar Outlooku vai Thunderbirdu tagad velkat šos datus bez jebkāda otrā faktora. Un, ja es tagad dabūšu jūsu paroli, es netikšu caur pārluku, bet es tikšu pat caur šiem diviem protokoliem, ja viņi ir vaļā. Protams, mūsdienās ir arī daudz citi jaunākie risinājumi, kas strādā arī ar otro faktoru, OAuth 2.0, piemēram, autentificēties, izmantojot šo tokenu, un tad varat ar otro faktoru arī autentificēties, un tad dabūjat šos datus vēstules, bet jebkurā gadījumā vecākajās versijās, tas otrais faktors, viņš gluži tā nestrādās. Tieši tāpēc es te uzzīmēju tādu kā mazu schēmu, kas būtu forši tā lietot. Pēc būtības, aiztaisiet pieeju uz internetu publisko. Ja e-pasts ir domāts jūsu darbiniekiem, tad citiem nevajag konektēties pie jūsu e-pasta kā tāda. Ja viņš strādā attālināti, veidojiet VPN. Covid laikā mēs jau visiem mācījāmies lietot VPN, vai ne? Lūk, pieslēdziet tas VPN pie jūsu darba tīkla un lasiet e-pastus. Ja ļoti vajag publisko pieeju, tad tikai ar otro faktoru. Un tādā veidā, var sakot, minimizējiet tos riskus nevajadzīgos, ko
ko nevajag, tā teikt, pārsakot, minimizēt riskus, lai nebūtu lieku risku, jo liekais risks var nodarīt jūsu skādi jūsu uzņēmumu vai jūsu datiem. Lūk, šeit man tie ugunsmūri vēl uzzīmēti virsū. Tas ir vēl viens papildu layers, ko jūs varat izmantot, lai ierobežot vai tieši otrādi atļaut specifiskiem tīkliem lietot šo te servisu. Un tas nav gadījumā tikai ar e-pasta serveri. Jebkurš svarīgs iekšējais servis, viņam nav jāeksponējas uz āru. Arī iekšējā korporatīvajā tīklā izmantojot visus tos par drošības mehānismus, ko izmantojat arī ārpus tīkla. Lūk, piemēram, ar VPN gadījumu, un jūs gribat pieslēgt pie VPN, kāpēc ir jāatļauj VPNs uz visu pasauli? Identificējiet, no kuriem tīkliem jūs slēdzaties klāt. Atļaujiet to baltajā sarakstā. Ir plānos kaut kur izbraukt, pielieciet to IP adresi, no kurienes vēlas pieslēgt. Tas nav sarežģīti. Ja gribat kaut ko aizliegt, tad, piemēram, jūs varat aizvērt ciet Stark Industry Solution tīklus kā tādus. Jūs negribēsiet, lai kāds no šī IP adresēm ielogojas jūsu tīklā. Cloud Hosting Solution arī ņemiet šos te šaubīgos, piemēram, tīklus un taisiet ciet. Sapratu par Stark Industry, tas ir ļoti silts ieteikums ne tikai nobloķēt, bet arī pārskatīt jūsu audita žurnāla failos, vai ir kaut kādas anomālijas. Īpaši geoblokings arī nepalīdzēs, jo ir IP adrešu apgabali, kas ir arī Latvijā. Līdz ar to skatīties, kā tas ir. Pār spamu. Mums interesē spams. Līdz ar to, bet jēdzīgs spams, nevis Nigērijas prinči, bet ar pielikumiem, ar saitēm. Un tādā veidā mēs viņus analizējam, ņemam ārā vērtīgos indikatorus, papildinām DNS ugunsmūri, ko, starp citu, es ceru, ka jūs visi lietojat, un tādā veidā viens otram palīdzam. Un tāpēc arī man varbūt šeit ir tāds mazs lūgums, ja jums ir šie te spami ar pielikumiem, saitēm, jūs jau sūtat, kas ir forši, bet ja, piemēram, to varētu kaut kādā veidā automatizēt, pārsūtīt nevis to, kas jau ir atnācis pie lietotājiem, bet arī, ko jūsu aizsardzības sistēmas ir detektējušas kā spamu. Un, arī šāda veida vēstules pārsūtīt mums, no kā mēs ņemtu vērtīgos indikatorus ārā un papildinātu mūsu DNS ugunsmūri. Es atceros vienā no prezentācijām, es biju nejauši pārteicies, bet domājams, ka šoreiz tas būtu iederīgi. Tā mūsu kooperācija, kā mēs strādājam viens ar otru, ir, man liekas, tieši atbilstoši šim teikumam ar kiberdraugiem pret kiberdraudiem. Un tādā veidā, mēs neesam vieni, mēs esam visi kopumā, un tikai visi kopumā mēs varam aizsargāt pilnvērtīgi mūsu Latvijas IT vidi. Paldies! Jautājumi? Jā, paldies, Armin. Jautājumi, lūdzu. Es gribēju precizēt par to spamu. Tātad cert ir tādas, uz kuru jāpārsūta. Uz to var pārsūtīt manuāli, ja jūs manuāli gribat pārsūtīt. Priekš automātiskajām darbībām jūs varat mums uzrakstīt, mēs iedosim speciālu e-pasta adresi, uz kurien var pārsūtīt. Yes. Sveiki! Cik dziļi tas uzbrukuma vektors var beigties, kas ir varbūt vēsturiski dziļākais, ko CERT ir novērojis, jūs varat anonimizēt, kas tur kā tur bijis? Teiksim tā, jebkura uzbrukuma fāze, jebkuram uzbrukumam ir vairākas fāzes.
Es varbūt tagad nekomentēšu par konkrētiem incidentiem, bet kopumā no teorijas tas varētu būt no pāroļu rotācijas līdz infrastruktūras rotācijai. Ārpusē gan teicu, ka vairāk nejaukšos šajā jomā, ja? Bet tas, ko tu stāstīji, ļoti forši, ļoti labi, bet atkal tā sāpe tā, ka mums to neprasa neviens normatīvais akts. Tas ir stipri brīvprātīgi, ko mēs darām. Bet, tā kā teica, ka mēs nevaram Latvijas nacionālajā likumdošanā ierakstīt detaļas, nav jau runa par detaļām. Ja atļaujies, tas nolasīšu, tas, kas ir Eiropas īstenošanas regulā. Pieņem īstenošanas plānu starptautiski saskaņot un sadarbspējīgu mūsdienīgu e-pasta saziņu standartu ieviešanai, lai e-pasta saziņu padarītu droši un tādējādi mazinātu vājās vietas, kas saistītas ar e-pasta apdraudējumiem. Tas ir tas, kas mums pietrūks nacionālajā likumdošanā, lai visi būtu laimīgi un valsts kontroli nevarētu pārmest, kādēļ kaut ko tur dara. Paldies! Paldies! Jebkurā gadījumā mēs katrs atbildam par savu, izejot no mājām, nākot uz šeit, mēs aiztaisam savas durvis, lai gan mājas noteikumus mums nav teiks, mums jātaisa durvis ciet. Mēs katrs strādājam pēc savas labākās sirdsapziņas un mums ir uzticēta infrastruktūra, ko mēs paši sargājam. Un mēs parādam, cik mēs labi sargājam un cik mēs labi uztraucamies par to, kas mums ir uzticēts. Jautājums no attālinātās auditorijas. Ja tiek izmantos tikai Microsoft Office 365 e-pasta servis, vai tad arī vajag konfigurēt SPF, DKIM un DMARC? Jā, vajag. Paldies. Kā teica mans grupas biedrs, provokatīvs jautājums. Man mājās ir TET pakalpojums. Vienu brīdi bija DNS mūris. Un tagad vairs nav. TETs laikam aizietoja ar ko citu. Kā Certs uz to skatās? Ir divi dažādi pakalpojumi. Ja jums uz datora ir cita veida pakalpojums, kas arī aizsargā no kiberuzbrukumiem, mūsu zona Certs Shields, kas ir specializēta tieši priekš Latvijas uzbrukumiem, viņa ir obligāto ierobežo sarakstā, ko arī izmanto TETs. Ja jūs gribat izmantot DNS ugunsmūri arī citās iekārtās, jūs varat uzinstalēt mobilo aplikāciju telefonā un redzēt visu statistiku, no kādiem uzbrukumiem jūs esat atvairīts. Jā, es atkārtošu varbūt skaļāk. Ja? Jautājumi bija par mājas lokālo tīklu. Par mājas lokālo tīklu ir jāskatās, kādas iekārtas jums ir mājās. Ja jums ir iekārtas, kas ir TET īpašumā, tad TETs uzrauga šīs iekārtas un veic kaut kādus konfigurācijas darbus, vai ne? Tātad, jā, ja jūs esat TET interneta lietotājs un aiziet uz DNS mūras mājaslapu, jums rāda, ka jūsu DNS mūras nav aktīvs. Tā ir tā viltu sajūta, ja, bet DNS mūras ir iekļauts visiem TET internetu pakalpojumu lietotājiem, turklāt vēl vairāk nekā DNS mūrs. DNS mūri ir aptuveni 2400, bija kaut kādu tur laika atpakaļ, varbūt tagad droši vien vairāk. Kaitīgie domēni, tam mums ir kaut kādi 214,000 kaitīgie domēni. Protams, tur ir visāds Argentīnas tādas lietas, kas visdrīzāk uz Latviju neatiecas, bet tātad mēs izmantojam tur lielu komerciālu risinājumu, kurā ir iekļauts cer DNS mūrs, tā kā visi, kas lieto TET internetu, automātiski saņem šo DNS mūri. Varbūt mājaslapu vajag, ja jūs esat no TET IP adresi, tad jūs lietojat DNS mūri. Bet ja jums ir iekārtas, kas ir jūsu maršrutētājs, tad jūs varat iestatīt IP adreses, kas pieder NIC rekursējiem serveriem, kur ir DNS ugunsmūris aktivizēts un
visas zonas pieejamas pilnīgi bez maksas. Jā, paldies, Armin, par stāstu.